Esiet sveicināti Rāmavā, esiet sveicināti gadskārtējā lauksaimnieku izstādē. Es gribu teikt, ka šī izstāde ir ļoti gaidīta katru gadu, kā jau jūs dzirdējāt, šogad tas ir 24. gads. Un es esmu ļoti pārliecināts, ka nākošā gadā šī tradīcija turpināsies un mēs tiksimies 4. gadsimta izstādē. Esiet visi mīļi aicināti, ne tikai staigāt un skatīties uz šiem jaukajiem tehnikas brīnumiem, kas te ir, bet arī apgūt kādas jaunas papildus zināšanas. Atļaujiet man novēlēt visiem izstādes dalībniekiem, ka šeit prezentē savu produkciju, prast un mācēt, pastāstīt par viņas priekšrocībām, ja mēs salīdzinām vienu šeit un otru tur. Prast, pastāstīt par jaunākām tehnoloģijām, kuras mēs šeit redzam, un savukārt lauksaimniekiem, lielākiem, mazākiem saimniekiem atrast sev pielietojumu šai jaunai tehnikai, atbilstoši viņu saimniecības rocībām un vajadzībām. Un nobeigumā gribu teikt tā, ārā ir pavasaris. Nav ko mums te ilgi stāvēt šī skaistajā kalnē, ir jādodas skatīties, runāties un būt jaunus iespējas. Un līdz ar to šo izstādi pasludinu par atklātu. Lauksaimniekiem izstāde, tas ir tas zinums sezonas sākumā. Es domāju, ka galvenā lieta šajās izstādēs ir, ka satiekas īstie cilvēki vienkārši mazā telpā, lielā koncentrācijā var satikt gan savus draugus, biedrus, konkurentus un redzēt visu, kas mums iepriekšējā periodā jauns ir radies. Un šogad izstādē ir 3 jauni lieli kombaini, ko var apskatīties, 2 jauni traktori. Tas ir priekš lielajiem, bet šajā izstādē šogad, es domāju, daudz vairāk ir arī priekš tādiem vidēji un maza izmēra saimniekiem, priekš lauku saimniecībām, priekš piemājas saimniecībām, kas ir laukos. Kā mēs izskatāmies šeit tirgū šajā situācijā pirms šīs sezonas? Es domāju, ka mēs izskatāmies labi, jo tas, ka ir gan izstādē ir plašs piedāvājums, gan arī interesanti ir ieradušies. Tas liecina, ka nozara redz, lai ir cik grūti redz nākotni un perspektīvu, ar visu ir interese un, es domāju, ir optimisma pilni ies uz priekšu kaut gan. Viegli nav bijis un neizskatās, ka arī būs, jo arī iepriekš šis gads nav bijis viegls Latgalē, kur rapsis nav labi pārziemojis, tur atkal būs problēmas un tā tālāk, drusku apsalis, šur tur kaut kas ir noslīcis, piena cena nav tik augsta, kā vēlētos, bet es domāju, ka zemnieki vienmēr ir optimisti un skatās nākotnē optimistiski. Te ir arī gatavie produkti nopērkami, te var veldzēt dvēseli pirts skolā, šeit ir iespēja nogaršot dažādus gardumus, ievārījumus, vīnus, pat no Latvijas augļiem un ogām. Es domāju, ka katrs var atrast kaut ko jaunu, interesantu un paņemt kaut ko, ko viņš varētu šajā sezonā varbūt priekš sevis darīt. Vai ja nedarīt, tad no kā iedvesmoties. Es domāju, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri to var, noteikti vajag izvēlēties Latvijā ražoto pārtiku, jo tā mēs atbalstam ne tikai savus zemniekus un pārstrādātājus, bet jebkuru Latvijas iedzīvotāju un arī paši katrs no tā iegūst, un naudiņa neaiziet projām. Paliekošas vērtības tās labākās vērtības ir. Un šī sakarā varbūt izmantot izdevību, es gribētu pateikties arī saviem cilvēkiem, mums, 15 reģionālie menedžeri, kas strādā Latvijā un padara to milzīgo, to lielāko darbu pārdodam un šos te visus mūsu produktus un konsultādam zemniekus. Un, protams, viņiem par to milzīgs paldies, bet, savukārt mēs no savas puses cenšamies viņus apgādāt ar visu to nepieciešamāko, lai viņiem būtu tie darba apstākļi tādi, kas patīk gan pašiem, gan arī klientiem. Un šodien arī tāpēc mēs esam Rāmā, jau kuro gadu desmit, ja tā var teikt, un, protams, arī šoreiz mums ir piedāvājumā jaunumi. Baltika Agro vieš tāda stabilitāte. Redz, arī zemniekam īstenībā ļoti vajadzīga tā uzticēšanās vai tā pārliecība, kad viņš ir saņēmis pareizu padomu pareizā laikā, ka būs rezultāti un gal galā, ja tiešām kaut kas nesanāk tā, kā vajag, tad vismaz ir cilvēks, ar kuru viņš var pakonsultēties un varbūt izanalizēt tās kļūdas un pieņemt lēmumus priekš nākošās sezonas. Mēs ar lepnumu gribētu teikt un apgalvot, ka Baltika Agro faktiski ir
vienīgais un lielākais uzņēmums, kam ir tik plašs produktu klāsts. Mums ir daudz konkurentu, mums ir daudz sadarbības partneru, un arī zemniekam ir liels izvēles tiesības izvēlēties, ar kuru kompāniju strādāt. Bet arī pašā laikā es uzskatu, ka tāds piedāvājums kā Baltika Agro tāds nav nevienam. Bet šogad ir varbūt viens tāds jauns akcents, uz ko mēs spēlējam daudz. Tā ir palīdzība mazo dārziņu īpašniekiem. Es ar Roundup strādāju kopš 1987. gada, un tas ir pasaulē herbicīds numur 1. Un neviena govs, neviens cilvēks no tā nav nomiris. Visa pasaule tā strādā. Viņš ir dzimis Amerikā savā laikā. Un beidzot ir tas laiks pienācis, ka burtiski 3-4 dienas atpakaļ jauns Roundups atkal ienāca pie mums Latvijā tirgo ir. Un šodien arī šeit izstādē mēs rādām šos 3 jaunos Roundup iepakojumus. Un varēs iegādāties, jāprasa ir lielajos, un ne tikai lielajos, bet visos dārzkopības veikalos. Augam plašumā esam nesen pagājušās sezonas beigās atvēruši jaunu graudu pieņemšanas pirmostrādes punktu Gulbenē. Ir plānos vēl vairāki tādi, tā kā augam, attīstamies un ceram, ka būsim arī noderīgi uz priekšdienām mūsu klientiem. Uz tikšanos te lauku dienās! Paldies, uz tikšanos vasarā! Vai nebūtu lieliski, ja nezāles iznīktu tikai no pieskāriena vien? Tagad tas ir iespējams. Jaunais Roundup Gel iznīcina nezāli saknē, un tā nekad neataugs. Roundup Gel – viens pieskāriens un nezāļu nav. Lietojiet nezāļu iznīcinātāju uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un produkta aprakstu. Pavasaris 2016. 24. starptautiskā lauksaimniecības, mežkopības un komunālās saimniecības izstāde izstāžu kompleksā Rāmava. Kompānijas Combine Series, MTZ Series piedalās Rāmavas izstādi. Mēs šogad mēģinām paplašināt mūsu produktu klasu, parādīt visjaunākās, kas ražotē, ko mēs pārstāvjam Latvijā. Tas ir, piemēram, jaunas paudzes traktori, kas atbilst visam pēdējiem Eiropas prasībām. Belarus traktori aprīkoti ar pēdējiem Eiropas ražotiem aprīkojumiem, kas nāk klāt pie traktora. Tas ir frontāla iekrāvēju vācu ražotājs Stoll, piemēram, kas ir viens no pieprasītākajiem, viens no kvalitatīvākajiem produktiem tirgu un savā klasta. Tas ir produkcijas Gian, pašgājieni teleskopiskie un parasti iekrāvēji, kas ir Holandi ražoti, kas ir ļoti arī pieprasīti. Dažādas nozares, gan arī lauksaimniecība, gan arī būvniecība, gan arī komunāli darbiem paredzēti. Ļoti daudz plašs inventārs, kas var mainīt, agregāti nāk klāt pie tiem iekrāvējiem. To var apskatīt, to var pamēģināt, to var paskatīties. Arī Combine Series prezentē un rāda mums šogad jaunu modeli kombinam Torum, kas ir mūsu tirgu diezgan jauns. Pēdējais ļoti konkurētspējīgs kombines. Tas ir viens no pēdējiem Rotceļmaša rūpnīca produktiem, kas ir ļoti arī pieprasīts un ražīgs, un būs tiešām tas produkts, kas palīdzēs mūsu zemniekiem veiksmīgi veikt. To jau novērtēja Zemkovis ministrs. Viņš arī ļoti tā slavēja un skatījās un izvērtēja, notestēja. Jā, protams, viņš bija piegājis pie mūsu kombainā, apskaties pats un augsti vērtēja un redzēja, kā tā kvalitāte un tie radītāji tehniski, viņi, protams, ir piemērotāki un viņi ir paredzēti augstai ražībai. Un arī piekarināmā tehnika. Es domāju, komunālām saimniecībām te ir ko redzēt un darīt. Jā, pilnīgi. Šeit ir gan lapstāsts, gan pļaumašīnas, gan mulčeri. Viss, kas ir paredzēts, lai kvalitatīvi sniegt pakalpojumus un strādāt laukos. Bez kārtīgām kaltiem, es domāju, ka nav šī stabilitāte. Neskatoties varbūt tās uz lielo ražu, mēs ļoti veiksmīgi tikām galā ar pagājušā gada sezonu, un arī šogad ir principā ļoti daudz objekti, kas tiek no jauna būvēti, arī vecie papildināti un, protams, tiek uzstādītas tornuma iekārtas. Tajā skaitā kaltes ar jaunajām adības sistēmām un ar pašu kalšu kompleksu arī automatizācijas sistēmām, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, par cik samazinās, protams, izmaksas, līdz ar to arī mazākas darba spēka nepieciešamība ir un arī, protams, efektivizējas viss tas pats kaltēšanas process, jo pie lielajām jaudām
ir svarīga katra tonna, ko mēs varam stundā dabūt klāt, teiksim, izkaltēt, pārtransportēt un nogādāt līdz gala glabāšanai. Un saimnieki zinoši rūpējas par to. Izvēloties varbūt šobrīd kaltes, būtu jāpadomā arī par jaunās paaudzes, tā teikt, HR kaltēm, kas nozīmē, kad ir iespējams recirkulēt, otrais izmantot jau uzsildīto gaisu, kur var iegūt papildus enerģijas ekonomiju un arī līdz ar to līdzekļu ekonomiju. Varbūt ieguldot nedaudz vairāk sākotnēji pašā kaltes iegādē, bet pie lielākiem apjomiem tas ļoti ātri atpelnās un nes papildus peļņu saimniecībā. Cik mūsu saimniecības un saimnieki ir apņēmīgi? Saimnieki Latvijā ir, varētu teikt, vieni no modernākajiem, varbūt tās pat Eiropā, un ļoti pozitīvi skatās uz modernajām tehnoloģijām, kas ļoti aktīvi, protams, ienāk šobrīd, un nav tā, ka baidās no viņām vai neusticās, jo principā, kā saka, dators neņem brīvdienas, dators arī kļūdās ļoti reti, tikai parasti cilvēki iemesli pēc tāpat arī ir ar šīm datorizētajām un modernajām kaltēm. Un šobrīd ir īstais laiks pieteikt, lai var piegādāt visas rezerves daļas, samontēt, apkalpot un būt gatavi jaunajai sezonai. Es domāju, ka visai Latvijā Rāmava to tādu saimniecisku domāšanas startu. Atkal man jāsaka, es jau minēju, nav jau tikai zemniekiem domāta šī izstāde. Šeit brauc arī pilsētas cilvēki, brauc cilvēki, kas grib iegādāties varbūt arī savam privātajam dārziņam, gan kādus, redz, kā te mēslošanas līdzekļi ir stādu materiāli, ir konsultācijas dažādas iespējamas arī šī virzienā. Manuprāt, jau ar katru gadu vairāk mēs sakopjam arī savas privātās saimniecības, kas nenodarbojas ar jā. Un labi ir arī, ka tādi jauni cilvēki te pagrozās vairāk ar katru gadu, kā man saka izstādes. Viņiem arī kaut kas ar katru brīdi vairāk varbūt velk uz to lauku, ko tas veiks. Varbūt kāds arī ieteikums vai vēlējums visiem mums tajā darbā, ko tu vēlējums ir pilnīgi skaidrs. Ārā ir pavasars un jāķeras pie darba. Un ja vēl būs laba vasara un izdosies labi nokult labību, tad ar graudiem viss būs atkal dikti labi. Un attiecībā uz lopkopības nozari, protams, ka mums visiem kopā būs vēl krietni jāpacīnās, lai mēs noturētos, jo tā situācija tur ir nedaudz, pat neteikšu, diezgan sarežģīta, teikšu, bet arī tiekoties ar saimniekiem, tāpat kā es teicu pirms tam, katram ir sava problēma, nav tā kā vidējā temperatūra slimnīcā, visiem derēs. Un tāpēc mēs arī, to, ko vajag ministrijai darīt, mēs darām un meklējam iespējas, lai varētu palīdzēt šī diezgan sarežģītajā situācijā. Bet vēlējums ir turēties, izturēt, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neviena krīze nav bijusi mūžīga, un arī šitā nebūs mūžīga, lai pēc tam mēs varam stabili ieiet tirgu un turpināt labi slaukt pienu, audzēt cūgaļu un darboties visos mums jau tā labi zināmajos virzienos. Mani Saulīte, biologi, Saulīte. Labdien. Kā vienmēr, man prieks jūs redzēt. Ir, jā. Ar ko jūs jaunu ieprieciniet lauksaimniekus? Es lepojos ar mūsu zemniekiem, ar mūsu zemkopības ministru, kas mūs novērtē, saprot, ka tie mikroorganismi visi tie labākie. Jā. Jūs jau mani tagad esat pārliecinājis. Mēs tiešām esam novērtēti, ka Eiropā, gan kā baktēriju ražotāji, gan kā palīdzieties. Mums ir paļauties mēs. Labi. Bioloģiskā lauksaimniecība savu uzvaras gājienu turpina. Man liekas, ka mēs jau šo lomu jau pildām jau ļoti daudz gadus. Un varbūt, ka zināmā mērā tas arī mūsu kopējais nopelns ir, kad cilvēki ir ieklausījušies un pēc iegūtiem rezultātiem secinājuši, jā, tiešām tas ir brīnišķīgs veids, kā uzlabot savu dzīvi. Man jāsaka, tais senos vecos laikos, tajā pagājušā gadsimtenī jau latvieši zinātniski izstrādāja šo mazo mikroorganismu lomu augsnes uzlabošanā. Mums pat ir pierādījumi, kad mūsu preparāti arī Eiropā ir novērtēti, jo piedalāmies speciālā tādā projektā, Eiroleguma projektā par gumiju baktēriju nozīmi augu dzīvē, slāpekļu saistīšanā, veselīgas pārtikas ieguvē.
Un lūk, šie mūsu daudzgadīgie rezultāti un šie pēdējie 2 gadu rezultāti priecē. Jūs droši vien gribat zināt, kas tāds jauns vai kas tāds neparastāks ir. Tad tāds brīnišķīgs, tāds daudzpusīgs preparāts mums ir preparāts, kas saucās bacilons, kas ļoti veicina augsnes sakņu attīstību. Un jūs prasīsiet, kāpēc tad tieši sakņu attīstību? Tāpēc, kad šis preparāts aizsargā augu no dažāda veida kaitēkļiem, un reizē ar to augs var ļoti brīvi augt. Piemēram, zemeņu stādījumos atkal ir speciāls preparāts zemenēm. Ja mums vajadzīgs ir tāds apstrādāt graudus, lielās vai mazās platībās, arī tādi ir sagatavoti. Gan lieliem saimniekiem, gan arī maziem. Gan lieliem, gan maziem, gan biomiks, gan trihodermīrs, gan azotobakterīns, gan atsevišķi preparāti puķu attīstībai. Un lūk, šis mēslojums, ja jūs šādu te siltumnīcu mēslojumu lietosiet 20 kvadrātmetru platībā, tad nebūs tādu gurķu un tomātu, kas tur kaut ko pārdzīvot, kaut kāds nepatikšanas. Viss augs brīnišķīgi. Un man ir prieks par mūsu zemniekiem, un par lieliem un par maziem. Un tā kā Latvija ir brīnišķīga zeme. Tas ir liela laime ar savu darbu sekmēt šo laimi. Katrā saimniecībā jau šādi jaunumi ir vajadzīgi un mazliet arī zināt vajag. Bez demonstrācijām mēs nekādā veidā iztikt nevaram, vēl jau vairāk ņemot vērā to faktu, ka šīs mašīnas, kā mēs zinām, ir ļoti populāras. Gan, teiksim, zemnieku saimniecībās, gan arī komunālajās saimniecībās. Un, ja runājam par zemnieku saimniecībām, tad, kā mēs zinām, tad lielākajā daļā, teiksim, Latvijā saimniecība ir tā, ka uz doto brīdi notiek ļoti aktīva zemi pirkšana. Un līdz ar to ir aktuāls jautājums par šo zemi saviešanu kārtībā, attiecīgi arī grāvu sistēmu saviešanu kārtībā. Jā, un nereti arī šīs mašīnas arī pild šo funkciju godami. Ja mēs runājam par 434. modeli F2, jā, tad tā ir viena no populārākajām mašīnām Caterpillaram Latvijā, tīri dēļ savas vienkāršības. Un nav noslēpums, kad arī mašīnu piegādājot klientiem, Juris ir tas cilvēks, kas arī brauc līdzi un arī klientus arī apmāca un reāli arī parāda, kā šo mašīnu labāk šīs funkcijas pielietot tieši darbā. Vienam otrs parks ir palielāks no vitraktora? Protams. Un tieši tāpēc arī, teiksim, ja mēs runājam par esošiem klientiem, patreiz, ieskaitot līdz pat šī gada jūnija beigām, esošiem klientiem, kas jau strādā ar vitraktoru tehniku, tīpaši, ja mēs runājam par universāliem ekskavatoriem, ir sagatavots speciāls rezervdaļu piedāvājums. Proti no rūpnīcas puses tiek piedāvāt 25% atlaidi tieši rezerves daļām. Tā kā laipni lūgtum to izmantot, varat pieteikties un arī iegādāties rezerves daļas ar atlaidi. Ar pavasara starta pozīciju vēl nekas nebeidzās. Domāju, ka jūs vēl piedalīsieties dažādos testos vēl saimniecībās, un es domāju, ka vēl kādu laiku mēs jau tiksimies arī laukdienās un kā. Protams, mēs to arī veiksmīgi darām, jā, un tam arī rezultāti un arī cilvēki tīri dabā, teiksim, pamēģinot šo mašīnu savā saimniecībā, redz konkrēti šīs atšķirības, jā, ar konkurentu mašīnām, jā. Un ne jau vēl, jā, daudz cilvēki ir atzinuši, kā Caterpillar, teiksim, universāls ekskavators kā labāko, jo šī mašīna ir izturīga, jā. Un tas pierāda sevi arī ilgtermiņā. Šai pavasara sezonā, ieskaitot līdz pat jūnija beigām, ir sagatavots speciāli cenu piedāvājums. Tas attiecās gan uz teleskopiskiem iekrāvējiem, proti populārākiem modelim TH407C ir piedāvāta speciālā cena, tie ir nepilni 70 000 eiro. Un attiecīgi šim te universālam ekskavatoram 434 F2 modelim ir speciālā cena nepilni 73 000 eiro. Tā kā, ja ir interesi un ir vajadzība, nāciet un vienosimies. Ādarstarta parks jau kā parasti Rāmavā ir diezgan plašs, bet ir arī tādi jaunumi. Šogad Ādarstarta patiešām ir izdarījis lielu soli uz priekšu veicis un atjauninājis pilnībā rapid sējmašīnas, kuras ir padarītas tik mūsdienīgas, ka jādomā, ka vairākus gadus uz priekšu viņas būs tomēr līderu pozīcijā. Tas ir rapid sistēmas sējmašīnas, tagad pieslēdzamas pilnīgi visas, gan 3, gan 4 metri, gan 6, 8 metri, gan pie traktoru izabus sistēmas, aprīkotas ar vairākām iespējām vadīt sējmašanu. Tas ir gan parastā vadības pults, gan tāda traktora izabus vai arī iPad sistēma. Tātad izmantojamas visas GPS sistēmu priekšrocības un arī būtiski uzlabojumi tīri konstruktīvi
Rapid sējmašīna izskatās tāda, kāda viņa arī agrāk bija līdzīga, bet būtībā tā ir pavisam jauna sējmašīna ar daudz modernākiem risinājumiem, kuri padarījuši šo sējmašīnu daudz izturīgāku, daudz ērtāku izmantošanā, samazināts arī apkopju nepieciešamo apjoms. Līdz ar to tā ir tāda ļoti ultramoderna sējmašīna. Vai saimnieki arī paspējuši viņu testēt? Jā, mēs jau pagājušā gadā 3-metrīgo Rapid sējmašīnu izmēģinājām. Man par labi ir arī jaunais Spirit modelis 3 un 4 metri, kuru mēs šogad pirmo reizi sezonā mēģināsim uz lauka. Šī sējmašīna strādā tikpat labi kā iepriekšējie Spirit, bet ir vienkāršāka, modernāka, prasa mazāku nepieciešamo traktora jaudu. Tātad ļoti tāda mūsdienīga arī sējmašīna. Tad, protams, arī jaunie diski. Iespējams viņus sagatavot jebkuriem apstākļiem, jebkurām vajadzībām, jebkurām augstiem un dažādām tehnoloģijām, gan lobīšanai, gan aromas sastrādāšanai, dažādas papildu aprīkojumus, ļoti efektīvas mašīnas. Precīza strādāšana ļauj izdzīvot apstākļos, tad mūsu mašīnas kļūst par palīgiem šajā te procesā, jo ļauj taupīt naudu, ļauj veikt vairākas operācijas vienā gājienā, pie tam ļoti kvalitatīvi un no tādiem nelieliem, it kā nemanāmiem sīkumiem tomēr sastādās arī gala rezultāts. No Vādas tad noteikti būs tikšanās arī lauku dienās un tās konsultācijas neliks, ko gribētu vēl ieteikt? Apmeklēt un nekautrēties jautāt, mēs esam ļoti atvērti, mēs esam atsaucīgi uz klientu prasībām. Ja tas ir derīgs priekšlikums, viņš arī tiek iemiesots. Raujam vaļā! Tāds maziņas gabaliņš. Mēs jau no šitiem kalcim jauno eiro naudu. Iko Eduards ir atkal ar savu lauksaimniecības, savu meža, savu komunālo tehniku un ar savu galveno produktu avantiem. Kā vienmēr šeit mums 200 sērijas avanti ir, kā lai saka, renovēti, papildināti, uzlaboti. Tātad rīku plāksne pat jau ir tā kā visiem avantiem. Lielā ir tātad multihidraulikas slēdzes, tātad ar vienu rokas kustību varam pielikt arī 200 avantam visas hidrošļūtenes vienā gājienā. Un 225. šobrīd ir jau ar 50 litru minūtē hidraulikas ražības. Šīs te ar Vipo, tā ir Spānija, elektrisks šķērs, vestīta mugurā, akumulatoriņš uz muguras, 8 līdz pat vairāk stundas atkarībā no ārā temperatūras. Šīs te šķērs, akumulators tur enerģiju un šķērs strādā. Piedāvājumā 3 dažādi pagarinājumi, 90 cm, 1,40 un 2 metri, tātad ieliekam šķēru pagarinājumā. Arboristiem, dārzniekiem tas būs īpaši. Vairāk augļokopējiem nopietnāk parādam trilo. Tātad zāliena vertikulators, tātad lapu sūcēji, lapu pūtēji, kombinētās mašīnas pļaušanai, zāliena vertikulēšanai. Un arī jau piekabe, tātad ar visām 3 galvu iespējām, agromehānika traktorīts un smidzinātāji, uzkarināmi, piekabināmi. Taiskaitā arī ventilātoru tipa augļdārziem domātie. Mežtehnika tev ir? Protams, tātad šķeldotāji joprojām no Dānijas, Lindana TP šķeldotāji, gan mobīli, gan ar traktoru jūgvārpus darbināmi. Malkazāģi skaldītāji joprojām Japa no Somijas, meža izvedēja piekabis manipulātori no Igaunijas un no Somijas. Meža komunālā lauksaimniecības tehnika, Iko Eduards, stacijas iela 4 Tukums. Brauciet, rakstiet, zvaniet. Esam jūsu rīcībā. Rāmava ir kā tāds mazs signāls jaunai sezonai. Jā, tieši tā. Un no 7. līdz 10. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava atkal notiek pavasara izstāde, jau 24. pēc kārtas. Un to izstādi organizēs AML sadarbībā ar Zemkopības ministriju un ģenerālsponsoru akcijas sabiedrību Svetbanka. Izstādē apskatāmi daudz dažādu jaunumu. Izstāde ir patiešām plaša un gan lauksaimniecības tehnika, gan komunālā, gan meža tehnika. Īpaši gribētos izcelt lauksaimniecības tehniku šoreiz un firma Intraka, kas ir atvedusi ne tikai industriālo tehniku, bet arī Massey Ferguson
gan traktorus, gan pat arī jaunākās paudzes graudu kombainu. Ar graudu kombainiem šis tās arī vēl nebeidzās. Tāpat arī firmas Sīlija un Kombaina servis prezentēs savus jaunākos kombainus. Tā kā patiesi izstādē ir ko redzēt. Dažādi stādi un košuma krūmi un sēklas, auga aizsardzības līdzekļi. Tā kā viss tas, kas ir papildus nepieciešams saimniecībai, lai raža izaugtu, lai saimniecība izskatītos skaisti, arī tas viss ir šeit Rāmavā. Lai varētu sākt arī saimniekot, ir nepieciešams mazliet zināšanas, pieredze un prasmes. Ja? Šajā izstādē mums ir ļoti plaša un interesanta semināra programma, kurā ar dažādu aktuālu informāciju būs redzama Lauku atbalsta dienesta, LLKC, Latvijas Lauksniecības universitātes, zemnieku saeimas eksperti un lektori, ja? Par dažādām interesantām tēmām. Valsts atbalsts, Eiropas Savienības atbalsts, platība pieteikumi, inovācijas augkopībā, lopkopībā un daudz citas interesantas tēmas. Šīs konsultācijas mācības, tas ir ļoti svarīgi. Bet pat atmosfēra, es tā domāju, ka tas ir pats svarīgāk. Šī aura, kā tautā saka. Var teikt, ka visi ceļi ved uz Rāmavu, un tā tas ir. Mums ir patiesas prieks, ka mēs vienmēr šeit tiekamies tik kuplā un aizvien kuplākā pulkā. Un jātur īkšķi, ka tā tas būs, un visi kopā strādāsim un attīstīsimies.